Sveiks! Vot. Papētīsim to pedālu. Vot. Vispirms jāatbrīvo tie vadi. Baigi stulbi tur iekšā klāt. Vispirms tie vadiņi jānoņem. Un tad jāskrūvē tas pedāls nost. Vot. Ko mēs te varam darīt? Tā tad jāatbrīvo no sākuma ir šī trubiņa. Šī trubiņa jāatbrīvo. Un tad apakšējo. Viss viņas ir uzmaucams tāda, nu. Bet klāt tik grūti redz šitas priekšā no ABS-ņika. Bet gan jau kaut kā tiks. Ot. Tā kā ņemšu es viņas nost. Tā jau redzēs, kas tur tālāk veidosies. Nu, ot, redz, to apakšējo man izdevās dabūt ārā. Nu, tur ļoti vienkārši tā sistēma ir. Tur tāds pacots tepselīts ar pavalkam to sprostgradzeniņu. Tā uzmanīgi var izvilkt, bet te man ir briesmīgi, kā saka. Un tai trubiņai tas uzgals nav tur tā baltā ļipiņa, kur varētu saspiest tur no, tā kā šinī galā. Tā kā šis bišķi savādāks tas ir. Mēģinās izvilkt to pedālu visu trubiņu. Tā trubiņa ir lokana. Ot. Un tad baigā vieta, redz, priekšā vēl šitas kronšteins, ot. ABS-ņa kronšteins tur ir pieskrūvēts, un tas pilnīgi tev noņem iespēju. Negrib skrūvēt vaļais to ABS-ņiku. Ot. Mēģinās tādā veidā. Nu, ot, jāmēģina man atskrūvēt. Tās divas skrūvītes tur ir. Tur var redzēt, un tad noņemsies tā apšipka, ot šitā. Kas jau domāju visiem oluķiem vienādāki. Tur es tik pie tā pedāļa klāt. Tā kronšteina, no. Tā atradu vēl vienu skrūvu, droši vien, ka tur ir. Labi. Darbojamies. Nu ot. Pastāstīs, mēģinās, ot. Redzi. Tur šāds te devējs stāv priekšā tai tālākajai skrūvei, kas ir tur pašā apakšā. Tur nemaz tā nevar tev parādīt, ot. Es nezinu, ja izdosies ko nofilmēt tur. Un tur pašā aizmukrītē ir tā skrūve, es jau viņu atskrūvēju. Bet ot, šitas ir priekšā, ot. Šitas ir priekšā. Šito vienkārši var pagriezt un izņemt ārā. Bet vajag būt baigi uzmanīgam. Es jau redzu nolauzu. Viņam tāds, redz, tāds pipsīts ir. Tas ielien tādās gropītēs. Nu, izņems to pedālu, tad parādīs tuvāk. Un te galā nāk, šis ir devējs, ka piespiests sajūgs. Ot. Te nāk devējs, un ka tas devējs dzīvo tur. Tas kontaktīši tepat būs kaut kur te viņam, kurus viņu te atstāja. Reku viņš ir šitas, ot. Sarežģīts te ir. No dūšīgam cilvēkam te nav ko darīt, ot. Reku vēl tas vadiņš tur, redzi. Sanāk tā, ja mēs skatāmies no tejienes, ja. Tur iekšā. Tas vadiņš tur. Ja tu vari redzēt. Viņš tur piestraipots ir. Tur tas straips jāatbrīvo. Tad tu tiec pie skrūvas tikai, ot. Nezinu. Cik stulbi tā viss tā nofilmēt. Es nezinu. Ot te. Turpat tas pirksts. Tas vadiņš jāatstraipo no kronšteina. Neaizmirst viņu pēc tam atpakaļ uzlikt. Labi. Šitā te es ņemos, ot. Nezinu, vienīgā pozīcija, kā es varu tikt klāt pie tās skrūvas tur. Nezinu. Resnajiem te darīt nav ko. Nu, ot, nezinu, kā lai to paskaidroju, kā es te iekārtojos. Visas 4 skrūvas ir vaļā. Un jādabūna tas kronšteins ārā. Karoči, nu,
tā pozīcija varētu būt tāda, zini. Tā kā tu Kroči te guli sāniski, galva ir pie gāzes pedāļa, gaismas avots šeit stūrītī un spīd uz augšu. Roka iet starp bremzes pedāli un sajūgu pedāli iet uz augšu līdz pašai augšai tur. Aptuveni šeit tas gaismas avots ir. Un šādi, ja? Es nezinu. Bļin. Nekāda, man liekas, sajūga nav mainīta huiņa. Salīdzinoši ar šito visu. Nu, ja var izņemt priekšējo sēdekli, tad jāņem, bet es negribu tur tie vadiņi zem savai sēdekļi. Negribu ņemt ārā, nu, te baigais. Jogu gājiens, nu, dūšīgiem virs 80 kilogrami, virs 80 kilogrami, nu, tad darīt nav ko cilvēkam. Un arī, jā, augums vairāk 1,80 m arī toči nē. Tas ļoti sarežģīti, ot. Labi, iešu es to trubiņu, mēģināšu izvilkt, un tad vilks to pedālu ārā. Baigā nodarba. Nu, ot redzi, nu, re, kur ir viss tas mehānisms ir ārā. Es esmu salicis viņu, tā kā viņš stāv tur dzīvē. Izdevās man izņemt visu to vadu. Es vienkārši negribēju sačakarēt. Ir iespējams kāds blīvējums vai kas, un to man sačakarēt negribās patiešām. Vot, nu, apskatamies, kas tur uz viņu ir, ko mēs varam saprast. Šādi viņš stāv mums mašīnā. Ot, tieši šādi. Viss ir piebāsts, rokas nav kur iebāzt. Šis, ot šis, jā. Kā viņi, tas ir viens. Pirmā darbība ir jāizņem štekerīts ārā, jāpagriež un jāizņem ārā. Tas ir devējs. Tas ot ir devējs, redzi. Sajūga devējs, viņam te nāk kontaktiņš. To var izņemt, un tā viņš netraucē. Nolikt maliņā un nemēģināt eksperimentēt. Viņam šeit nāk divas austiņas, vienas nolauz, re, ko redzēt. Bet, nu, es nezinu, būs iespēja nomainīšu. Nebūs, nenomainīšu. Pagaidām braukšu tādu. Kā būs, tā būs. Redz. Šī tāds tur ir. Kas vēl redz? Šis mehānisms ir jāpagrieža kaut ko. Nu, man izdevās ar tām mazajām. Tur viņu var redzēt. Viņš ir pagriežams un uzliekams. Ot. Kaut kā tā. Un redzi, un viņam nāk šis te štoks, jā. Nu, es viņu paņēmu ar zāģīti, pārzāģēju. Es saprotu, ka tas nav pareizi. Tā darīt nevajag. Bet es, nu, man tik daudz brīvā laika nav, lai es tur čakarētos un mēģinātu kaut ko. Es jau noņēmos to skrūvu, un reku, viņam zašolkas ir tam. Ot, aiziešu pakaļ, parādīšu. Vienkārši jāizspiež iekšā, tam jābūt ir gatavam. Tas jāizdara pirms ir noskrūvēts viss nost. Jo tad viņš stāv kaut cik, nu, iedzīgi stāv, tad var kaut kādiem diviem skrūžu griežņiem paspiest un iedzīt iekšā, tāpat tas štoks ir pa galam. Bet var arī tā darīt, ja, nu, tev ir jau uz vietas un tu mainīsi. Un, ja metālnieks, tad gan vajadzētu uzreiz apmainīt. Nu, nē, es esmu nekāds speciālists šī jomā. Vot, kaut kā tā. Tāds viņš izskatās dabā, nu. Viņam neizdosies. Un vienkārši viņš jāpagriež ir pret rādītāju virzienu. Pulksteņa rādītāju virzienu šo jāpagriež un viņu var izņemt ārā. Bet, nu, vīriem, kas komplektācijā ir virs 80, es neiesaku. Tad, ja var izskrūvēt to priekšo beņķi, tad vēl kaut kā. Bet tā roka tur iebāstas, ka man tās rokas nav resnas. Es vismaz varu iebāzt. Tur starp tiem pedāļiem augšā. Es pat nezinu, kā es viņu skrūvēšu klāt. Bail iedomāties. 4 skrūvas ir šim kronšteinam. Un tad es tā novērtēju, ka to sajūgu tur nomainītāji taču huiņi. Labi. Redz, noņēmis to trubiņu. Šis valkās klāt, tā kā kompresoram.
nu, gaisa kompresoram tās šļaupas, šitā pavelk un izvelk ārā. Nu, un tur to izdarīt, tā uz vietas tik sarežģīti, tur tas abēsņiks priekšā, vot. Jāstās tur kaut kādas blīvītes iekšā, kas tās nesačakarēt, vot. Gribās jāliek jau viņš apakaļ. Vot. Labi, pagaidām viss par to uzbūvi. Šito te. Tas sanāks pret. Viņiem pār jāgriež tagad. Reku viņš ir. Es viņu apliku otrādāk vienkārši, lai es varu ar kājām pieturēt to visu mehānismu un izvilkt ārā. Labi. Tā jau. Nu, ja godīgi nebija grūti šito noņemt. Viņam tā vietiņa, nu, ir redzama. Šī, ot. Šī daļa, ja, viņam ir redzama. Skrūvreizi pa vienam spiest no katras puses var iespiež, nofiksē, tā, lai, nu, neaizkrīt šitas aizšķirtnīts. Otrā pusē tāpat, un viņš iznākt. Bet redz, tas jau ir, ja tu to zini, ja tu to nezini, tad tev tur, tad tu ņem šito. Ot. Nu, arī risinājums varbūt pat veicīgāks. Ko es tev pastāstīšu, to vienu skrūvi, es ietinu ar izolēni, pišķīt tādu galīnu. Nostiprināju muciņā, uztaisīju tādu, un, jo tur nav iespējams. Un tad uz taustu nožu uzķer uz tās skrūvītes. Nu, nezinu, ja tu liksi, tad tu sapratīsi, par ko es runāju. Tā tam nav nekādas nozīmes. Ot. Nu, tas tāds lifehacks. Skrūvīti, kur ar pirkstiem nevar tikt klāt. Ot. Nu, ot, vēl viena atkāpe no šitā, lai šito pagriezt, tā kā tu esi salicis to mehānismu, viņš jāliek atsevišķi. Gan kopā, viņš, nu, nepiegriezts. Kopā ar to pedālu viņš jāliek, lai šis iemaucās tai caurumā labi. Es tur neizplūdīšu garās sarunās par to. Un tev jānoliek šķībi tā, lai viņu var pagriezt. Vot. Tā, kad ir pielikts pedāls klāt uz skrūvēm, lai tu viņu var pagriezt. Ar ko es pagriezu? Man izdevās ar šīm pagriezt. Vienīgais variants, kas strādā, mēģināju visādi grozīt. Darbs tāds vēl, bet, nu, ar šo var izdarīt. Ar knipeks veitīgajām tām plaķinēm. Bet, nu, ja ir knipeks, tad jau vispār zelts, tās vidējās, kas nākošās aiz maziņajām nāk izmēra. Ot, tas ir tieši šis. Ot, šādā veidā es viņu arī pagriezu. Grūti ir uzlikt, bet jāmēģina, kamēr izdodās un var. Ot. Šis darbs tas pacietību, ziloņu pacietību vai pitonu pacietību. Ot. Darbs ļoti neērti, tur piekļūt visam, bet izdarīt var. Ot. Tā kā šito var noņemt un uzlikt, to var iet pie jūras stāties darbā. 50 eiro točno sarunās. Ot. Es tā domāju, viņam dikt aktuāli tā tēma strādniekiem. Ot. Un patīk man viņu pastīties. Jā, ot. Abi vadi virsū. Tie saliku visu. Tur ap šipku visu saliku, visu čotka. Pedāls salikts. Nu, kas ir, ko nozīmē čotka? Šis darbs ir padarīts. Ot tā. Nu tā jau labs ir.